Man ir divi ārzemju draugi – Arno Pjālevā no Igaunijas un Raimondas Buškauskas no Lietuvas. Draudzējamies jau daudzus gadus. Visi trīs aktīvi interesējamies par politiku un ekonomiku un cenšamies piedalīties dažādās sabiedriski-politiskās aktivitātēs. Protams, esam eiro-optimisti un savulaik aktīvi atbalstījām katru savas valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā mēs, trīs draugi, nopriecājāmies, ka noteikti diezgan drīz Baltijas valstīs ieviesīs eiro valūtu. Tā nu bieži man sanāk viesoties gan Lietuvā, gan Igaunijā, bet ceļojumos taču vienmēr vajag līdz arī naudu. Ak, cik daudz trīs draugi pa šiem gadiem esam papildinājuši banku ienākumus, regulāri mainot latus pret litiem un kronām, kronas pret latiem un litiem un litus pret latiem un kronām. Kad beidzot mums būs kopīgais eiro, skumīgi spriedām. Tikai nu pat nesen, kad Arno un Raimondas Ziemassvētkos ciemojās pie manis Rīgā, Arno draugiem saka, šķiet mēs, lēnie igauņi, tomēr paveicām to grūto darbu. Mēs esam visu izdarījuši, lai mums 2011. gadā būtu eiro. Gara gan pastiepjas man un Raimondas seja. Kā tad tā? Eiropā visi kopā, bet eirozonā Arno viens pats? Te no Arno mierina mūs. Nevajag nolaist tāpēc rokas. Durvis jau neviens neaizver. Ja pacentīsieties, pēc gada vai diviem arī jūs tur tiksiet.